Mēs joprojām atrodamies artilērijas munīcijas noliktavu teritorijā, ja Piraksalīna pilsētiņā, un aiz muguras ir lielais galvenais ugunsdzēsības dīķis. Pie katras no noliktavu būvēm bija, pa 2 būvēm bija vienam lielam dīķim jābūt ugunsgrēka gadījumā, lai būtu kur ņemt ūdeni. Un šis ir tas centrālais lielās teritorijas dīķis, tas ir mākslīgi rakts, un, kā liecina zemūdens izpēte, arī betonētām sienām un pat pamatni. Tā jau ir droši vien tagad piedrazota. Bet piedrazot viņi ir gan ar artilērijas munīciju, gan ar kājnieku ieroču paliekām, gan arī ar strelnieku ieroču munīciju. Šajā vietā, kas ir dziļākā, apmēram 6 metri, atrodas artilērijas, bet pārsvarā šajā pusē strelnieku ieroču munīcijas paliekas, un te jau, protams, melnie racēji, gan Liepājas, gan Kurzemes, gan pat no Rīgas atbraukušie ar dažādām metodēm, protams, kam ir iespējas ar akvalangiem, bet pārsvarā uztaisot ēnkuru, iesienot viņu troses galā, kārtīgi sašvitinot, met iekšā un pa 2 velku augšā. Gandrīz katru reizi kāds loms jau ir. Var sarūsējušas patronu lentes vai gāzmasku paliekas vai arī kādas Mauser sistēmas vai PPŠ automātu dzelži. Protams, ka tās nodarbs, tās var būt arī bēdīgi beigties, vai sagriezt akvalanga gaisa pievadu šļūtenes, vai aizkarot kādu ļoti bīstamu detonācijas iekārtas, artilērijas munīcijas, šāviņus vai rokas granātas, var daudz bēdīgāk tas viss beigties.